jo skaļāks obligāciju piedāvājums, jo švakāks deals tiek piedāvāts publikai. Un šādu tēzes no dažādiem Latvijas vietējiem ekspertiem esmu dzirdējis ik pa laikam. Protams, privātā kārtā, ja? Publiski to neviens tā nesaka, ja? Bet privātā kārtā. Un tā tik tiešām ir, jā, pēdējā laikā viskādi, pat ne tikai pēdējā laikā, jā, bet kopš vispār šīs obligācijas kļuvušas ļoti aktuāls, diezgan daudz parādās darījumi, kur, arī manā skatījumā, darījums ir diezgan, ar ļoti augstu risku. Protams, tiek piedāvāts salīdzinoši augsts ienesīgums, bet tajā pašā laikā, kas vēl ir interesanti, mēs varam novērot tādus gadījumus, kur, piemēram, ir salīdzinoši pat ļoti lielas emisijas, kā, piemēram, Elko grupa. Šobrīd noris slēgtā emisija 30 miljonu eiro apmērā. Un var pieteikties tikai ar minimālo soli 100 000 eiro. Tas nav publisks piedāvājums. Tātad, tur visticamāk pieprasījums pietiek. Un pat pāri paliek droši vien, es tā pieņemu, ja šo nelaiž publikai. Ja? Bet publikai tajā pašā laikā piedāvā daudz ko citu. Tā kā esam uzmanīgi, vērtējam ļoti rūpīgi visus piedāvājumus, skatāmies, kas tur iekšā. Neaizmirstam par diversifikāciju. Ja? 3 obligācijas portfeļi nav diversifikācija, arī 5 nav diversifikācija, 10. Varbūt tad sākās, jā, bet 10, 15, 20, tur jau mēs sākam runāt par nopietnāku diversifikāciju. Tā kā esam uzmanīgi šajos laikos.